Salamana pamācības 28. nodaļa. Bezdievīgie bēg, kaut gan neviens viņiem pakaļ nedzenas, bet taisnie ir pašapzinīgi droši kā jauns lauva. Zemes grēku dēļ notiek daudz pārgrozību valdnieku un valstu starpā, bet ļaužu nopelnu dēļ, ja ļaudis ir gudri un prātīgi, valstis un valdnieki pastāv ilgi. Vīrs, kas atrodas priekšgalā un nomāc nabagos, ir kā lietus, kas aizplūst projām un maizi nenes. Kas atkāpjas no bauslības, tie slavē bezdievīgos, bet kas glabā bauslību, ļaunojas par tiem. Ļauni ļaudis nepiegriež nekādu vērību taisnībai, bet tie, kas meklē to kungu, ievēro visu. Labāks ir nabags, kas staigā skaidrībā, nekā bagāts, kas iet aplamus ceļus. Kas glabā bauslību, ir prātīgs dēls, bet kas ir uzdzīvotāju biedrs, tas apkauno savu tēvu. Kas savu mantu vairo ar augļošanu pārmērīgi lielas pagaidas naudā un graudā ņemdams, tas krāj to tādam, kas par nabagiem apžēlojas. Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Kas taisnos pavedina uz ļauniem ceļiem, tas iekritīs paša izraktā bedrē, bet sirds skaidrie iemantos labumu. Bagātais nereti iedomājas savā prātā sevi gudru esam, bet nabags, kas apģērīgs, izprot viņa nodomus un rīcību. Kad pārsvars taisno pusē, tad klājas labi, bet ja pārsvaru iegūst bezdievīgie, ļaudis slēpjas. Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Labi tam, kas vienmēr dievbīstas, bet kas nocietina savu sirdi, iekritīs nelaimē. Bezdievis, kas valda pār nabadzīgu tautu, ir rūcējs lauva un rīks lācis. Ja valdnieks nav pienācīgi sapratīgs, tad notiek daudz varas darbu, bet tas, kas ienīst negausību, dzīvos ilgi. Cilvēks, kas vainīgs kādas dvēseles asins izliešanā, bēguļos līdz pat kapa malai, un neviens, lai nemēģina viņu no bēguļošanas atturēt. Kas staigā tikls un rimts, tam tiek palīdzēts, bet kas iet aplamu ceļu, tas negaidīti klups un kritīs. Kas kopi savu tīrumu, tam maizes pietiks, bet kas nododas bezdarbībai, tam būs diezgan nabadzības. Uzticams vīrs piedzīvo daudz svētības, bet tas, kas sevišķi steidzas bagāts kļūt, nepaliks nenoziedzīgs. Nav labi uzlūkot cilvēka vaigu. Tāds cilvēks pat par maizes kumosu darīs netaisnību. Cilvēks, kas ar skaudīgu aci dzenas pēc bagātības, tas nezina, ka viņš sastapsies ar trūkumu. Kas otru aprāja un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību, pie tam vairāk nekā tas, kas ar savu mīksto mēli liekuļo viņa priekšā. Kas savam tēvam vai savai mātei kaut ko atņem un saka, tas jau nav nekāds grēks, tas ir līdzīgs slepkavam. Negausis rada nesaskaņas, bet kas paļaujas uz to kungu, būs bagātīgi apmierināts. Kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis, bet kas iet caur dzīvi ar gudrību, tas izvairīsies no visām briesmām. Kas dod nabagam, tam nekā netrūks, bet kas ar savas acis no nabaga novērš, dabūs dzirdēt daudz lāstu. Kad bezdievīgie paceļ galvu, tad ļaudis paslēpjas, kad viņi ir pa galam, tad taisnie iet vairumā.